Šķūnings turpinās, noņēma oriģinālo gaisa pievadu, nozāģēja to īsāk, citādi tas skārās klāt jauniem vārstam. Lai abas bleķis tagad savienot bez nekādas līmes, es to caurules daļu uzsildīju, tikpat kā vārošā ūdenī, un tad ar to tieši kā pietika, lai perfekti saprasētu savienojumu. Ieliku to atpakaļ savā vietā, un tagad tik jānovirz šis augstais gaiss tuvāk tam koniskajam filtram. Es ar šitādu lokano alumīnija cauruli pievadīju filtram gaisu no oriģinālās gaisa caurules, kas tagad ir mazliet kompaktāk. Un tagad poliņš var vismaz mazliet vēsāk gaisu ievilkt, kas uzlabo efektivitāti. Protams, intercoolers arī atdzesē gaisu, bet katrs grāds, ko tu vari samazināt jau no paša sākuma, samazinās to gala temperatūru. Galvenais, lai tam filtram ir vieglāk ievilkt to gaisu, kas nāk no āras, augstais gaiss, nekā to, kas atrodas apkārt no dzinēja. Un tā kā man tāds šķūninga noskaņojums šodien, tad es ar tādu pašu atgriezumu bleķi mazliet aiztaisīju tās spraugas, bet ar laiku te vajadzētu iemetināt normālu skārdu gabalu. Nevis iemetināt, iekniedēt šeit pie tā karstuma vairoga, lai no apakšas un sāniem nevelk karsto gaisu. Bet arī jau šitā vajadzētu būt uzlabojumam.